viss ir sakārtots. Pavasara palu ūdeņi aizskalo ziemas sārņus un netīrumus un modina zemi jaunam sākumam. Bet garīgajā dzīvē ciešanu laiks mūs aizved līdz augšām celšanās priekam. 40 dienas, kas piedāvā iespēju atjaunoties, ļaut šīm tīrajām straumēm izskalot vecus, sastāvējušos notikumus un smagumu un sajust brīvību. Bet, lai to piedzīvotu, nepieciešama drosme ieskatīties savai dzīvei un pagātnei acīs un atzīt savas kļūdas, taču ne tikai atzīt, bet arī nožēlot. Un tādēļ šogad, Lielajā piekdienā, pirms Vecrīgas ielās devās krustaceļš, cilvēki pulcējās starp Saimu un Svētā Jēkabu katedrāli uz grēku nožēlas lūgšanu, ticot apsolījumam, kas rakstīts 2. laiku grāmatā: ja mana tauta, kas pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu, piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Vai mums ir vajadzīga dziedināšana un ir nepieciešama patiesības atzīšana, pirmkārt jau pašiem par sevi? Jautājumu garīdznieku izteiktajā sirdsapziņas izmeklēšanā bija gana daudz. Tas bija kā dvēseles spogulis, kurā varējām palūkoties uz sevi pēc 10 dieva baušļiem. Vai neesam kurnējuši un uzskatījuši, ka Dievs nav ieinteresēts mūsu dzīvē, vai godājam savu tēvu un māti un jebkuru vecāku cilvēku? Vai nesam saticību savā ģimenē, vai neesam nolaidīgi pret saviem bērniem? Vai neesi laupījis zadzis, krāpis, izmānījis, ņēmis kukuļus? Vai neesi netaisni piesvinājies svešu īpašumu? Vai esi sargājis tev uzticētās vērtības? Vai esi bijis cilvēku uzticības cienīgs? Šo uzskaitījumu vēl varētu turpināt un turpināt, jo katram sava sirdsapziņa labāk pazīstama, un tā tiek uzmodināta ar vienu vienīgu mērķi – lūgt Dievam pēc piedošanas un zināt, ka ir piedots. Apžēlojies par mums visiem, visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, un piedīs mums mūsu grēkus, lai mums ielikt mūžīgajā dzīvē. Āmen. Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen.
Šogad Kristīgās baznīcas vienojās aicinājumā uz intensīvu 3 dienu gavēni un grēku nožēlu par Latvijas garīgu atzimšanu un saimniecisku atveseļošanos. Vai jūs tiešām domājat, ka šai lūkšanai šim gavēnim būs kāds rezultāts, ka tam ir kāda jēga, ka kaut kas mainīsies? Mums kā kristiešiem jau gan pienāktos ticēt, ka lūkšanai ir kaut kāda iedarbība. Arī Bībeles apsolījumiem, kur ir sacīts, ja cilvēki masveidā, tas nozīmē tauta, atgriežas no grēkiem un nožēlo, tad Dievs palīdzēs izkļūt no problēmām, un tam arī ir tāds racionāls iemesls, ja cilvēki pārdomā savas rīcības, kļūmīgās puses vai kaitīgās puses, ar ko viņi ir paši pienesuši savu artavu pie tām problēmām, kuras mums nepatīk, tad viņiem arī ir motivācija un iemesls kaut kā mainīt savu rīcību, mainīt savu dzīvesveidu. Un tāpēc es domāju, ka tas ir viens ļoti nozīmīgs veids, kā cilvēki ar kristīgu pārliecību var piedalīties mūsu dzīves mainīšanā. Kā jums šķiet, kas ir tas, kas mums kā tautai būtu visvairāk jānožēlo? Konkrēti mums šeit Latvijā. Es domāju, ka pirmais grēks ir neticība. Un man tā pēdējā laikā jādomā par to, mēs skaitāmies kristīga tauta. Ap 70 vai 80% cilvēki ir vai nu kristīti, vai pieskaita sevi pie kristīgās tradīcijas, vai pat kādas no baznīcām. Bet cik no visiem šiem cilvēkiem ir kaut jau kāda dziļāka apjausma par to, kāds ir ticības būtiskais saturs, cik cilvēki ir iedziļinājušies. Un man jāsaka, es daudzus pazīstu, kas ir kristīti un uztver drusku to kā tādu maģiju, kā tādu rotaļu, kā tādu identitātes jautājumu, vai katrā ziņā neko sevišķi nopietnu. Un tas nozīmē, ka ticība būtībā mājo diezgan nelielā sabiedrības daļā. Jā, mēs visi kopā varam pateikt, kungs piedod, kungs apžēlojies par Latviju. Tieši tāpat kā mēs lietojam šos vārdus, Dievs svētī Latviju, bet brīžam kā konstatējumu vai kā vienkārši vienu rindiņu no himnas, bet vai tam kaut kas vēl vairāk ir apakšā? Mēs esam ļoti daudz kaut kādos tādos masveida pasākumos piedalījušies, kur arī ir bijusi nožēla un it kā vēlme pēc labākas dzīves un viss kaut kas, bet kaut kas ir pietrūcis. Man jau šķiet, ka šis pasākums gluži tika rīkots pretēji šai masveida pasākumu idejai. Nebija tā, ka, piemēram, mēs pareizie bīskapi, jūs nepareizos politiķus, vai mēs pareizie kristieši, jūs nepareizos pagānus saucam, nožēlojiet grēkus un tā tālāk. Ja, vai visa tauta tagad atgriezies. Jo mums šajā reizē, es domāju, bija katram pa sevi jāpadomā. Un es domāju, ka arī ļoti, protams, darīja pareizi tie, kas savienoja šo kopīgo grēknožēlas notikumu ar individuālu grēksūdzi un aizgāja un izsūdzēja savus grēkus.
kas ir tavs Dievs. Viņš ir viss. Jēzus dzīves noslēguma brīžus krustaceļā apcerēja gan dažādu drauģu ticīgie, gan arī profesionāli aktieri, kuriem epizodes no Kristus dzīves nebija kāda kārtējā loma, bet gan sirds pārliecība par to patiesumu. Un arī šī krustaceļa galvenais jautājums ir, kurā brīdī es sastopos ar Jēzu, kurā brīdī viņš man kļūst svarīgs. Ja mēs tiešām praktizējam to kristietību savu nopietni, nevis kā tādu plāksteru uz mūsu problēmām, bet nopietni, tad arī rezultāts neizpaliek. Cita lieta gan ir tā, un to es bieži piedzīvoju saskarē ar žurnālistiem, piemēram, ka viņi jautā, redz, mums tagad tik slikti iet, pasakiet kaut ko, lai cilvēkiem būtu labāk. It kā es būtu burvis, burvis Merlins, kam ir kaut kādi burvi vārdi, kas var pēkšņi tur izdziedināt kaut ko. Bet tas jau nav, baznīca jau nav ekstrasens, baznīca nav šamans. Baznīcā runa ir par dzīves izmaiņu. Ja, ka tu garīgi audz, un tas ir ilgstošs process, tas ir ilgtermiņa projekts, un tā, lūk, tagad tur baznīcā ir krājumā kaut kādi vārdi maģiskie, tā tas nenotiek. Būtībā prieks izriet no īstas, patiesas kristiešu ikdienas dzīves. Jūs jau zinat, kā risinās notikumi klusajā sestdienā, un tad sākās jau lieldienu vigilija. Pienāk šis klusais vakars vai dažos dievnamos pusnaktī, tad tumša baznīca pārvēršas par gaišu, tiek iedegtas visas sveces un gaismas, sāk zvanīt lieldienu zvani un pēkšņi atskan šis priecīgais Alleluja, Kristus ir augšām cēlies. Un tajā brīdī ir tā sajūta, ka visiem būtu jāpiedzīvo šī pārēja no tumsas uz gaismu un jāpiedzīvo liela līksmība, bet bieži vien tā nenotiek. Kāpēc nenotiek? Es domāju, ka priekam ir divi aspekti. Viens ir tas prieks, ko mēs spējam izjust, ja saprotam, ko Kristus mūsu labāk ir izdarījis. Ka viņš ir mūs atpircis no nāves un elles un devis mums iespēju dzīvot mūžīgi, dalīties viņa dzīvē, piederēt viņa baznīcē kā dzīvam zaram pie koka. Un tas ir tik daudz, ka mēs varam tīri jau ar prātu saprotot priecāties, lūk, kas mums ir dots. Bet tas ir tāds, es teiktu, varbūt ārējs prieks, vai mentāls prieks, vai varbūt sautīgs prieks. Es nesaku to sliktā nozīmē, jo mēs jau vienmēr priecājamies, ka kaut ko labu dabūnam. Ja. Bet ir arī otrs prieks, tas ir iekšējs, garīgs prieks, tas prieks, kas ir Pāvila vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā, 22. pantā, kur viņš uzskaita svētā gara augļus, tad prieks nāk kā otrais pēc kārtas, mīlestība, prieks, miers un tā tālāk. Un šis iekšējais prieks, kas ir svētā gara augļus, paradoxālā kārtā izaug no paklausības Kristum. Tas ir ļoti paradoxāli, jo paklausība it kā ir kaut kas tāds, ko mēs ar prieku galīgi nesaistām. Paklausība šķiet kaut kas pazemojošs, ierobežojošs un tā tālāk, bet interesantā kārtā, un to daudzi noteikti var apliecināt, kas to ir piedzīvojuši, ka tad, kad izdodas savu gribu saskaņot ar Kristus gribu, tad piedzimst prieks cilvēkā, neatkarīgi bieži vien no visbriesmīgākiem ārējiem apstākļiem. Es tas esmu, miers
gribas tās attiecības. Varbūt kāds teiktu, es jau arī varētu tam visam noticēt, ja tiešām Jēzus atnāktu pie manis. Nevis vispār tā baznīcā, pasaulē, vēsturē, cilvēcē, bet pie manis vienīgā. Jāsaka, tieši tur, manuprāt, tur jau visvairāk arī jūtams tas Dievs. Ko pasaulē no ārpuses? Viņi jau nevar mani ielīst sirdīnē. Nekas, mēs vienmēr turamies, katra autonoma kaut kādā, kā autonoma būtnē, katrs cilvēks. Jāsaka, kur cilvēks justies laimīgāks? Ja viņš iekšējā būs laimīgs, viņam nav svarīgi, kas tur ārpusē. Viņš augstumā un izsalkumā, tad viņš būs laimīgs. Ja Dievs dzīvo viņa iekšā, Dievs taisnī dzīvo tādī, jo pārējie nevar dzīvot, neviens, ne cilvēks, nekas. Ar Dievu mēs varam runāt tā kā, jāsaka, kā ar vistuvāko savējo. Tur jau ir tas dvēseles mājoklis. Bet kas tad tā būtu runāšanas vaina, ka mēs vienkārši nerunājam, nevaicājam, kur viņš ir, nelūdzam, lai viņš atklājās, un tad arī nenotiek? Nē, tā ir sirds valodā. Tur nav vajadzīgas nekādas runas garas un visas runāšana vietā, kurš tur baznīcas tēvs vai Augustīns vai Ambrozijs vai kurš. Viņš saka, lūkšanas būtība ir ilgas. Ilgām nav vajadzīgas ne vārds, nekas cits tur, jāsaka, ne priekšā kaut kādas formulas. Sirds valoda, sirds ilgas, tas ir tas, kas ar Dievu saistā pirmā kārtā. Bet ja mēs ilgojamies, mēs jau gribam, lai tās ilgas arī tiek piepildītas. Es domāju, šai gadījumā ne pēc apelsina, ne pēc kādas citas lietas neilgojamies. Pēc kaut kā lielāka. Tas neaptveramais to, ko cilvēks, kas saka, jo cilvēks var cilvēku nepiepildīs tā vienkārši, ne ar kādam zeltu, ne ar ko nepiepildīs. Viņam vajag daudz kas vairāk. Būtībā viņš pēc bezgalībā alkst. Bezgalīgais kā reize arī ir tas Dievs. Kā pie jums atnāk tas lieldienu prieks? Es priecājos par cilvēkiem, kas sēdi tu konfesionālā. Un viņi iet ar savām nastām, ar tas, ka viņi grib attīrīties. Un ka tu viņiem esi kaut kā palīdzējis, no grēkiem atbrīvojas Dieva vārdā. No turienes tu iesies bagātāks iekšēji. Lielajā piekdienā Latvijas Kristīgo baznīcu draudzes tika aicinātas vienoties kopīgā grēka nožēlā par Latvijas tautu, zemi un valsti, bet pirms tam ievērot 3 dienu intensīvu gavēni šajā pašā nodomā par Latvijas garīgu atzimšanu un ekonomisko atjaunotni. Šī aicinājuma ierosinātājs bija Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālevaldis Tālbergs. Kas ir šī gavēņa mērķis? Par ko mēs kavējam? Ja tāda sajūta jau, ka tās Latvijas jau gandrīz vairs nav daudziem. Piekrīt. Un es varētu vēl skarbāk teikt, viņa patiešām arī nav. Bet vai īpaši mums šobrīd būtu jāgavē, lai kaut ko no Dieva dabūtu? Es domāju, nē. Vai nav tas brīnišķīgākais nākt gavēnī, lai sadzirdētu Dievu balsi, ko viņš man personīgi grib
gribu sacīt. Un tad, ja es būšu pēc tam paklausījis Dievu balsī, Dievu vārdam, ko viņš man saka, caur šo klusēšanu, caur šo gavēju, tad arī mainīsies ap mani sabiedrību. Mainīsies līdzcilvēki, ar kuriem es katru dienu tiekos. Un ja mēs 2, 3, 10, kādas milzīgas izmaiņas notika Jēzus un tikai 12 mācekļi. Un tas pats arī šeit. Kas tev ir lieldienas? Tu esi piedzīvojis šo augšām celšanos? Jā, paldies Dievam, man vecāki man jau mācījuši no bērnības. Un atceros to pirmo vakaru, kad 9 gadu vecumā nokritu ceļos un lūdzu. Kungs piedod. Un tad notika fantastisks miers, prieks. Un atceros, aizgāju skolā un nākošā dienā padomu laikos visiem gribēju pateikt to, ka Jēzus ir brīnišķīgs. Un viņš ir augšām cēlies. Jā. Tāli, tu esi cīnītājs. Kā tu redzi kaut ko, kas nesaskan ar Kristus mācību? Tā tu atkal aicini cilvēkus uz kaut ko, un bieži vien tas ir sabiedrībā satracinājums. Bet ja mēs stāvēsim klusu, tad doma laukumā bruģakmeņi sāks runāt. Nu, Dievs neatstās tā. Mums ir jārunā. Dievs mums ir uzticējis to vārdu, savu vārdu patiesību. Ir īpaši šodien, pēdējos laikos. Īpaši šodien, kad mēs esam tik ļoti tuvu Kristus otrajai atnākšanai. Ziniet, tad, kad Jēzus saka saviem mācekļiem, nu paskatieties tur uz šo te vīģes koki, paskatieties, jūs zinat, kāds būs laiks rītdien, tāpēc, kad iepriekšējā vakarā ir sarkans debesis, jūs varat pateikt, kad rīt būs vētrains laiks. Laika zīmes mēs mākam novērot, bet zīmes, kas notiek pasaulē, kas liecina par Kristus otro atnākšanu, tās mēs kaut kā, tas jau tā, tur. Bet tik ļoti daudz ir liecība par to, kas ir rakstīts Bībelē, kas ir sakrīt ar to, kas šodien notiek, un ka Kristus otrā atnākšana ir tuvu. Faktiski, pēdējie laiki, un tas nozīmē, ka mums katram ir jābūt gatavam. Arvien vairāk mums nāksies apliecināt Kristu, un ne tik ērtos apstākļos, kā mēs šobrīd atrodamies. Šie apstākļi tiks mums paņemti projām. Un tad, ja mēs neesam jau gatavi šodien iestāties par Kristus lietu, teiksim tā, tad kur tad nu vēl tad, ja mūs vajās, ja mēs paklausamies, kas notiek citās valstīs? 21. gadsimtā visvairāk ir vajāšana, kristiešu vajāšana. Un tas nozīmē, ka šodien mums ir jābūt ļoti, ļoti gatavi. Labi, lieldienas. Parasti mēs lieldienās vēlam prieku viens otram, bet kur lai to prieku ņem? Šis prieks noteikti mums nevienam nebūtu, ja Kristus būtu palicis kapā. Nevienam. Bet tādēļ mūsos ir šis prieks, ka mēs varam teikt, Kristus ir augšām cēlies. Patiešām viņš ir augšām cēlies. Un tas dod šo prieku, tas dod šo spēku. Vienalga, kādi laika nāk un kādi šobrīd ir, tā ir klints, kas ir, kas bija un kas būs mūžu mūžos.